Edis, finišo! Čau, Edi, kur esi? Ādam mājām uz turien, kur mēs sapatikāmies. Pašā sākumā? Jā. 5 gadi jau būs kā, tā, skaita, regulāri. Алло, нажмите циферку 1, если вам нужен героин. Сейчас Сережка приедет. Так, наличка сегодня можно... Я не знаю, Сережа приедет. Давай. Vajadzējums bišķi agrāk, 10 minūtes, tur kā krās, kad vēdām, bet kad visu dolbjām. Viss jau beidzāt, jā? Šobrīd jā, tagad mēs pēc kaifa brauksim. Uz kurienes brauksiet? Pēc kaifa. Что, она не понимает? Es spēju darīt to, ko es gribu. Koncentrēties vienalga. Ja es sagribu, es spēju izdomāt visu, ko es gribu. Tad momentā sakoncentrēties. Pārgāja tāda lieta kā slinkums. Tas man tieši prikoloja. Bet man tādā laikā bija sports vēl, jā. Ar ko tu nodarbojies? Ar vieglatlētiku. Tieši ar skriešanu vidējām distancēm. Es biju dahuja reizes redzējis, kā to dara citi, jā. Tāpēc, ka mums rajonā pārstrādā tikai visi duri, jā. Ļoti retais, kurš šņauc. Sākumā vispār mums vispār visiem patikās tūsēties, jā, iedzert, meitenes, tur diskotēks, bāri, jā, un tā tālāk. Tam visam vajag naudu, ne katram viņi ir. А зачем так ближе? Давай так, пошли так. Чуварил, you like that? Подожди, это. Хватит. Нельзя спешить. Может показаться, что это амфетамин, но это всего лишь иллюзия. Это героин, представляете? Jā, krammaldi. Vienkārši, kā, mums tā tālāk vajag mucīties. Две добавим. Viss esmu gatavs. Ar tevi nožu. Ņemetam iekšā. Kāpēc atdot jānolauž? Tāpēc, ka, pieņemsim, viņam nav citas, jā. Es strādāju dialogā. Viņš ar savādākām, kurām nemainās gali. Man ir daudz tāds, kam mainās gali, jā. Un es katru reizi jaunu. Un, pieņemsim, citi nenolaužādāt, nomet kaut kur, jā, un slimo ar kaut ko. Kad cilvēkam ir slikti, viņš paņems to pašu. Kā bija. Pieredze. Jā. Tad kādam vienkārši vajag iedurties, bet viņam nav švirces, jā, un viņš paņems jebkādu. Jā. Un es
Pat ja viņš tur izmazgās vārīta ūdeni, nav garantēts, ka viņš opā. Asinsspiediens pārāk strauji. Pat balss nosētās. Kaut kā kautrējos nedaudz, bet tagad jau pavēlu. Vispār nekas nenāk prātā. Atrofējušos. Es neguru, es pazaudēju mirkli. Vai. Ēdīs, kas ar tevi notika? Tā ir normāli. Viņu ir просто labi. Ko ir načinu? Ļoti labi. Ну, дышит? Дышит. Да. Эй! Ну, поговори с Эдди, kas tev ir? Смотри на меня, смотри на меня. Сколько видишь пальцев? Нет. Давайте. Скоро вот начнем пускать, чтобы нормально было адекватно. Мне все равно сбирать нужно стоять. Я больше иду, что меня не стоит поймать. Это ну сбирать. Опять мне будет вот так. 150 поделить на 4. Примерно сколько у нас получается? 25 плюс 53 плюс 4. Эдис, блядь, заебал. Разъебал спать, уже 4 часа ты тут спишь. Давай, вставай. Это я, твой друг. Эдис. 10 минут просто начал уснуть. А в сандале красиво. В подъезде. Сейчас это скажу. В котором я вчера. Ой-ой-ой, Пап, есть 64 сантиметра. Да, будет. Пойдем до заправки, вон тут. Шибко, стоять нахуй. Сигареты. Давай. Давай, подручно. Ставь. Давай, оденься. Пусть, нагреби обман, просто играть. Чё, Эдди? Ну-ка, ответь. Нормально.
kā vispār notikās? Es iehojos un tālāk... Un viss to aizmīgi. Jā, jūs aizgājāt bateriju un tādī brīdī man kaut kādi divi, bet toļi operi, toļi kas savāca. Un viņiem tikai bija viens jautājums. Spēsi, līdz transportam un no transporta līdz mājām. Jā, pilnīgi noteikti, vai ne? Man bija tikai viena atbilde. Ja nē, tad brauksim pāris pieturas tālāk līdz Šķirota vai līdz mūsu kantorim. Jā. Es tā, saprotu, ka tie ir operi. Bļā. Mati nedod Dievs, bļā, papās tādos stāvokļos. Cik tas vispār atjēdzies? Es? Viņš tādā ziņā, jo es daudz neiehoju arī. Pusotras, 2 stundas. Nā, tu nakti vispār gulēji? Nē, es neesmu gulējis vispār. Tu jau dienas neesi gulējis? 3 diennakts. Kas tev tajā brīdī vispār notiek, kad tu biji atslēdzies, gulēji? Kas tev tajā brīdī notiek? Kas kaut kas rādās? Ahuēnē eiforija prātā ir. Man ir tik labi, ka man ir vienkārši labi. Jā, kas tev tur vienkārši kaut kur aizlidojas, es kaut ko redzi vispār, vai kas tev? Tu varētu salīdzināt, zini kā? Tad, kad tu esi pēc smaga darba pārstrādājies, jā? Apsēdies krēslā, izslēdz ceļu un tikko sāc smikti ciet, jā? Tas patīkams nogurums, jā? Tieši tas patīkamais. Tikai tik ļoti izteikti stiprs, jā, un ilgstošs, jā, ka nevar aprakstīt, teiksim tā. Šodien tu nedomā braukt narkotisko? Domāju. Es domāju paņemt, es vienkārši gribēju vispār šodien miksli paņemt. Kas ir miks? Tas ir pusgramu vitamīnu un šitas tā čeku, bet heroīnu. Ko tu to paņems un tāds brauks narkotisko? Un ko, ne? Mēs varam sarunāt tā, ka es visu paņemu un tā tālāk izdaros, uzvanu jums. Un tad, lai jums nav tur, jo es jau nezinu, kā jums ar tiem līdzekļiem, ar, tur braukāšanu, benzīns. Tas tā, es to tajā, bet, ja notiksies tā kā vakar ar tevīm? Nebūs, tāpēc, ka es, neņemšu tādā vietā, kur tas ķīmiskais. Jo, cilvēki jau tikko ņēma, jā, tā kā es zinu, ka tur normāls. Tiešām gribas ātrāk, pēc iespējas, Tieši balts heroīns, ķīmisks, vai ne? Un viņš ir tik stiprs, jā, ka tu, pilnīgi, visi, kā saka, atjižējot. Bet mums vispār pārdozēšanas notiek nepārtraukti. Un te pāris sliedēm, tas džekiņš, kas vakarā mani bija, jā? Viņš pāris sliedēm, tu patās, es pusotru stundu viņu kačāju. Un tā, ja tā turpina lietot, tā es neredzu savu nākotni. Bet tu atmest gribās? Jā, tā pēc ietuma ir parādījusies vēlme, vismaz, mēģināt. Šā tajā vispār pa ko tu cietumā tev tā sanāca nokļūt? Principā par to, ka es neatzīmējos. Tev vajadzēja atzīmēties? Jā, 3 reizes nedēļā atzīmēties, policijas uzraudzību. К самому входу я увижу тебя. Versis. 4 epizodes kabeļzādzība un kaut kāds 5 reizes, laikam, narkotiku lietošana gada laikā. Tev vēl būs kaut kāda tiesa vai kas? 8. janvārī. Mašīnā nevar pīpēt, jā? Nē. Diemžēl nevar. Mēs varam izkāpt ārā. Varam. Davai izkāpsim lokā. Tu 18 gados sāki durties, jā? Jā. Un cik tev tagad gadi ir? 6 dienas pirms dzimšanas dienas sāku.
Un vienu dienu pēc dzimšanas dienas beidz nedēļu no vietas, es 5 gramus vienkārši viens pats dzīvoklī jūdzos. Pa sienām rāpoju, pujerī ārā izlīja tikai līdz veikalam, sapirkos kaut kāds prikols, tur nezinu, cigaretes, saldumus, pārējais, tur atpakaļ. Cik tev tagad gadi ir? Tagad 23, tuvāk paliks 24. Un kāds šo 24 gadus sagaidīs savus? Kādu plānot? Nav mazākās nojausmas. Sportiski pamet pilnībā pēc mātes nāves. Kāpēc tā pamet sportu tieši? Tas tāds bija tavs? Pazuda, vienkārši pazuda dzīves jēga, interese, jebko darīt. Bet jau to priekš sevis darīja, nevis priekš mātes. Jā, es saprotu. Bet man pazuda vispār vēlme kaut ko darīt. Un man kaut kādā veidā kaut kas piedāvāja narkotikas. Un lietojot narkotikas, jā, man rada, nu kā, es pilnīgi kā dārzinis mēnešiem mājās gulēju, vispār neko nedarīju. Tupa televizoru skatījos, jā, kaut ko tur, zinu, tur vecāmāko pasauc, jā, tur izdaru, jā, tur, nu tā, elementāri, nu tādas lietas, jā. Ne ar draugiem tikos, neko, jā. Nu, tur kāds, zinu, tur bēris, vēl kaut kas, jā, nu, tur. Tik līdz sāku lietot amfetamīnu, jā, man radās vēlme kaut ko darīt, kaut kur ņemties. Tēvam ir sava sieva, 2 bērni, jā, nu, viņš arī nevar par visu parūpēties, nu, cepur nost, nu, vismaz, nu, visu mūžu, jā, viņš man ir atzinis, man ir viņa uzvārds, jā. Un visu mūžu viņš vienmēr ir devis naudu, jā, tur, kā saka, nu, cik varējis, tik palīdzējis. Viņš arī nav miljonārs. Пойду в строк вперед. Подожди, ну. Бля, мне холодно. Я вот в подъезде буду здесь. Ejam uz подъезду. Алло, нажмите циферку 1, если вам нужен героин. Я вообще как бы тебя подождать в подъезд хотел зайти, а не, блядь, ну... Огонь только, блядь, на... Ну, короче, а сколько ты хочешь, блядь, вот, блядь, с 1,5, блядь, чтобы я раскрывался? Ну, чек, мне плохотили. Да какой, блядь, блядь, ты сколько колотов съел, блядь, опять? Я? Я не знаю. Завтра мы выберем еще 60 колотов, и, бля, еще 60 тормодол, и все, я беру только тормодол, не беру клопы. Ну это так, лопак, 4. Ага. А у меня еще есть 5 этих желтых таблеточек, которые, ну, хуй знает какие. Что это такое клопы вообще? Клопы это клоназепам. Их выписывают бабушкам, чтобы они лучше спали. Но молодым пацанам почему-то не спит. Берем 1,5, делаем на 7, тебе 2, мне 5. Согласен? Да, нет. Блядь, а вот ты слышал когда-нибудь, что я сказал? Ну, типа, нет, давай делаем на 6, тебе 2, мне 4. Все, согласен, поехали. Неужели, блядь? Нет, куртку тогда еще твою. А у меня я еще одну нашел, белую, пиздатую, новую. А, я видел, да. Поехали за героином. Все, пизда, блядь, это срок. Везде, на самом деле, чуть-чуть поставил, блядь. Так, закрой твое лицо, все. Закрой свое лицо. У меня 2 телефона разрываются. Кури в машине, нельзя курить. Да, давай, как раз ты выкидывай, а то у тебя вот это курено там. Знаешь, давай там прикол сделаем. А веревка, помнишь, как была? Ну, такой дебил, что он это... Вот история, paņemsim un tad laižam pie manis. Un tad tur jau tālāk jāturīs. Man vajag etalona, man jābrauc pie šitā te narkologa. Ну да, мы едем сейчас туда. Nu, jā, daļu dabūju, bet man tā visa nauda aizies, nu, ceļam un ēšanai. Ēst man neko nevajag pirkt no tavas puses, to es pats nopirkšu. На машине, да?
Сейчас подъеду прям туда, пятнашка. Давай, как буду там, гудану. Braukšu, es drīz būšu mājās, jā. Pārģērbšos un tad es braukšu uz Tvaika ielu pie narkologa. О, да, пора уже. Я бы тоже бы съездил. Тут налево, да, сразу этот поворот будет? Я покажу, куда дальше ехать. Tālāk. Ну вот. Tiek melots. Это Vecākiem, vecvecākiem. Короче, Lai, ну... А давай встань на стоянку тут около... А, нет, прямо есть. Блядь, потом... Šis te, kamēr viņš filmē, reku, no šejienes izlas, pasies bildes. А, так и Бетховена даем только. Ой, ёханый. Tātad 15 gadi un 7 mēneši. Jā. Un tas Valmierā, un viss stadions piecēlās no ovācijām kājās tikai tāpēc, ka es skrēju, ja? Nu, tas bija tieši pusotrs kilometrs. Tas sanāk gandrīz 4 apļi stadionā, ja? Nu, es skrēju, nu, pauzā atpalika, un pēdējā aplī es domāju, joptoj, man tik jāvīnē kā parasti. Un es 100 metru laikā paņēmu un 16 cilvēks vienkārši čivu. Apzina. Un vienkārši viss stadions piecēlās kājās, vienkārši ovācijas. Tādas atmiņas nevienu priekšvārdu nevar salīdzināt. Nākamā pietura – tirdzniecības centrs. Labdien, vai Edī, varētu lūdzu? Čau. Turi. Pūciņš. Čau. Labdien. Ēdi, Kā jums labi iet? Kā labi iet tev, prās? Man iet? Kā tev labi iet? Kā iet? Kā var iet? Kā var iet? Tad ir šitāds. Un kā tu jūties šeit? Labi. Tagad jau labi. A tu kaut ko lietoji jau? Jā. Nopietni? Jā. Ko lietoji? Vitamīnu. Bez tā es nebūtu varējis piecelties un sākt vispār sataisīties. Pāris minūtes. Pārģīšu. Tagad kafiju. Tagad šoreiz tā mazāk sanāk. Kādreiz man bija, viens barīga, jā, kas pārdeva, jā. Un tad viņš daudz deva. Un tas ir apmēram, tā. Tas ir kaut kur 2 nedēļu laikā no cilvēkiem 4. Filmēsim, kā tu atkopies. Negribēs? Es pat nezinu, ko atbildēt. Nevarēju saņemties pat domāt par to, lai tomēr tik tiešām gribējās gribēt. Tad tagad tomēr gribās. Bet kas tev traucē?
saņemšanās spēks kaut kāds, kā pasaka. Ikdienā kontaktēju pašā tikai tādu lielākoties. Nu, plus no dialoga, jā, un jūs. Es nebija laika, jā, bet nebija vēlmes, jā. Bija kaut kas cits prātā? Jā, ātrāk aiziet. Bet, nu, sirds vajadzēja. Samainīja fiksi. Nē, man pat nebija ko mainīt. Viņi tāpatās iedeva, jā. Nu, un iedeva, tieši tādu šādu bukletiņu. Tas pats pirmais. Jā. Tas viņu, Nu, es pēc tam kaut ko padomāju, ka jāizbrauc jāpārbaudās, tik tiešām, jā. Aizbraucu, izrādījās, ir hepatīts C. Visriebīgākais no visiem, jā, tāpēc, ka viņu nevar pret AB hepatītu man ir kombinētā, nu, vakcīna, jā. Nu, ar HIV tu nekad nebija kopā ne ar vienu dūries. Un vispār līdz viņiem, jā, nebija īpaši, neaizdomājos, jā, lai ņemtu no kāda cita, jā. Nu, kad nevar ņemt no citiem, jā. Un tā. Bet kā tu tad dabūji sanāk to hepatītu? No kāda, kam bija. Paņēmu šķirts. Tu ņēmi, jā, šķirts? Jā. Bet vai tu to nezināji, ka nevar? Nu, bet izmazgāju, kā saka, ar ūdeni. Nu, domāju, kas tur? Šobrīd, piemēram, pateicības vitamīniem, jā, turos. Nu, man tas arī nodzen, jā, nost. Tā kaut kā. Uz kuras gultas guli? Tā. Kāpēc te? Kāpēc ne šitajā? Ciet, nepatīk. No 9. Vēl 10. Vajag, lai divreiz vairāk kā Edgars. Valas. Vismaz tik daudz vēl varu. Viņš ir ēr. Šodien beidzās termiņš. Kāds termiņš? Nē, beidzies. Tev nav jums nav ziltiņa kādam? Nē. Pieslēgumi. Tev nav 20 centiem atsūtīt kredītu? Помнишь, вот ты хотела лопату саперскую, ну типа там раскладную, которая складывается как в крауте? А как, ну, для каких целей ты хочешь, чтобы, ну, типа... Убирать. И вообще, как бы... Nē, brauc! Nē, mums troļu! Kā? Kur labāk? Maiz pa šejienu? Mums kaut kāda nauda vēl palika. Ko tu vēlējies? Šokolādi. Gogoļa iela. Jā. No kā tu pirmo reizi pamēģināji heroīnu? Bija tā, ka man bija zapļoti baigi slikti, jā.
Un kaut kas pie manis ienāca, jā, paprasīt karotu un ūdeni, jā. Nu, uztaisīt heroīnu. Un man atstāja tur kaut kādu, nezinu, nu, ļoti, vispār drusciņ, jā. Jo, nu, pašā sākumā tev vispār necik tikpat kā nevajag, jā. Tu vari bez maz vai latīti, jā, uz karotas, jā, nu, to atlikumu viņu vēlreiz, nu, kā saka, izmazgāt, jā. Un tev jau šķiriņi, nu, nevis nerunājot pa normālu ikdienas devu, jā, to, nu, pušķeku, jā, tā saucamā. Nu, tā nebija baili pamēģināt, kas viss? Nu, es paņēmu un sajaucu to visu un sapratu, wow. Forši. Man, nu, man noņēma no zapļotiem, jā, man palika labi. Kas ir zapļoti? Zapļoti, jā, tas ir, lai jūs saprastu, varētu salīdzināt tas pats, kas alkoholiķim pohas. Ļoti reti, kad ir tik slikti, kad man obligāti vajag samacīt, nu, vēl un tālāk un atkal un vēl un visu laiku, jā. Es visu laiku cenšos turēt tā, lai es varētu jebkuru dienu izturēt bez, ja man ir nepieciešamība kaut kādas darīšanas darīt, jā. Nu, ikdienas normāls kaut kāds, lai man nebūtu jādomā par to. Es tā rēķināju apmēram, nu, 3/4 čeka, nu, viņi man atstāja. Un priekš manis, jā, priekš otrās reizes, tas bija, es, nu, kā saka, iesvecējos, un pēc tam mani uz 2 diennaktīm uzreiz, nu, kā saka, atslēdzos, nogulēju no vietas 2 diennaktis. Vienkārši tādā laikā man organisms bija diezgan stiprs, jā. Ja tas tā nebūtu bijis, jā, es būtu, nu, vienkārši, kā saka, būtu bijusi pārdozēšana. Nu, principā tā arī bija pārdozēšana, jā, bet, nu, organisms viņu izcīnīja vienkārši atguļot 2 diennaktis no vietas. Paldies. Tā, mēs varbūt varam aiziet tēju uzcenāties, jo es gribu sagaidīt masu, man pie reizes vajag samainīt. Tu pat jā. Vai tu abīt sociālais darbinieks? Jā. Droši, jā? Un, jā, samainīt un, jā, pagodīties arī. Nē, es vēl sanāk jau cik. Labi, par tapu. Minūtes 15 būs. Jā, iet, iedzeriet. Nu, par Edi, jā, tas ir, kā es teicu, mans saldcerīgais noskaņojums, tāds vēl joprojām cerot un ļoti, ļoti domājot, ka tas tomēr notiksies, ka viņš atnāks vienu dienu šeit pie durvīm un pateiks man, Drut, viss, es beidzu palīdzi, jo mēs esam runājuši. Un man arī ļoti, ļoti paņēma tas, ka viņš ir tik tālu aizgājis un tādi panākumi bijuši sportā un arī man dēls sporto, un tāpēc man tas tā liekas saprotami, un tādī pašā laikā man liekas, nu, sportistiem dzīvē ir jāveicās un jāprot sevi saņemt rokā, un tā kā es redzu Ediju, tad man vienalga naivi gribās domāt, ka viņš atmetīs kaut kad, jā, mēs esam runājuši, viņš ir stāstījis par savējo dzīvi, un tāpēc varbūt man tā naivā gribēšana tā ļoti palīdzēt kaut ko viņam, bet es arī saprotu, ka es nevaru palīdzēt un es nepalīdzēšu ne ar ko viņam līdz tam brīdim, kamēr viņš pats nebūs tik tālu, ka viņš ir gatavs to pārstāt un beigt. Tā, C hepatīts man ir. Es gribu pret, jā, AB man ir kompote. Nevar būt, nav ли. Я? Вот это все, что вот сдается. Вот. Да? Ужас, если ужас, можно, это вот еще. За какой период это? Ну, вот это вся. Еще один у меня. Да, вот сколько, за какой период? Ну, наверное, месяца 2. Месяца 2, офигеть. Это все, это уличный ром.
No, papildinām vēl ar 300. Tā lūk. Nu, ņemam jaunas. Un stulbenis nedadomājos, bet es zināju, ka no otras puses nedrīkst raut ārā, jo tas pievada pie visa. Nu, pats resnākais un biezākais kabelis, ja? Jā. Un tiklīdz es to izraugu, visur gaisma izdis. Lēcu trāpīja, bet nekas nopietns. Ar cik nekādu tādu ideju nav. Iesim, pavāksim metālu. Mums ir jānokļūst garām mentiem tur, aiz Maksimas. Ar Mirānīšu jau. Es ātri aizskriešu, apsīšos, ja? Jā. Mēs tomēr pasargāsim. Bet tu nav ko sargāt, neviens sargāt. Nu, bišķi metāls ir. Piemetīšu pie tā, kas mājās ir pilna māja, tā kā noliktava. Pagrabā redz nevar likt tur zogu visu. Nu, ko es mājās darīšu? Jukšu prātā. Cigaretes nav, bet alkohola nav, narkotiku nav. Kamēr man no tas, kas aizbrauc, jā, viņš man atradīs, jā, bet tikai tik daudz, lai man paliktu labi, jā. Laižam. Vienkārši, ja mēs līdz mājām ietu, baigi laika daudz zaudēt. A, ko tev mājā? Striķi? Striķi un metāls. Nā, šitas nav pa maz metāls vai vēl vajag? Šitas ir pa maz. Pilnīgi dirkstels, ne? Bļaut, bez jau visvairāk kaut tādi maisi. Ne īsti apskatīt, ne īsti izskatīt. Bļa, un tagad nāks pats smagākais. Bļa, kā to pārējo aizvilksim, es nezinu. Ko pārējo? Nu, metālu, tur pāri ielē būs. Tur daudz viņa, ja? Nu, ja neviens nebūs atrāds, tad jā. Aha. Vajag paņemt uzreiz. Kāpēc man jāņem, ka ir atslēga nebija tikai?
Nu. Policijas saukt, jā? Ko tu teici? Es jau jums nerunāju, es jau jums. Paklausies, kāda policija? Tūlīt būs. Es pirmais izsaukšu, sadaram? Lūdzu, vai? Lūdzu. Pasaka adresi vispirms. Melnavas pietura. Milšabrīvu. Tās aizņemtās līnijas. Jā, Rikaļis dēļ metāla gabala gribēja saukt policiju. Pats nometis. Uzvesties vajag godīgi, nevis metāla gabalu. Nevis visu no kastu no šejienes. Lūdzu? Uzvesties godīgi vajag. Ja piedzēries, tad uzvieties godīgi. Kāds piedzēries? Jūs... Labi, nē, es atvainājos, es kļūdījos. Tūlīt būs. Kas tāds ir? Tas? Nezinu, ko antēnas gabals vai šitas te. Galvenais pats nomet. Es nenometu, es noliku, kur redzēju, ka es nometu. Kā es varēju redzēt, ja es biju otrā pusē? Nevajag līst, kur nevajag. Kā, kur nevajag? Te ir kaut kāda privāta īpašums? Jā, tur ir privāta īpašums. Kurā vietā? Te ir miskastes? Neņemšu, principa pēc. Lai viņš aizrijās. Man tas neko nemainīs. Tā bija lampa. Un dēļ šitās lampas notika visa tā jēzga? Jā. Vāda gabaliņš, redzi? Nav žēl? Nē, man tāds jau ir mājās. Parasti jau es ar mugursomu un instrumentiem, tad jau ātri iet ar kuvaldu. Ot rītā, jebkadot, kad es, to krāsni jaukšā, tad jūs redzat. To man teica. Bet kur lai ieliek? Maisis nav redzams kaut kur? Grāmatas rekur ir. Grāmatas rekur. Jā, grāmatas. Grāmatas tikai vienu reizi vien Džeks atrada tādu pa 60 latiem. Bet tā bija kaut kāda bībele ar seno rakstu un ko iznājat. Tā grāmatas ir galīgi bezēdzīgas. Lasīšanai, mācīšanai. Vienīgais. Bļet, nav neviena normāla maisa, bļet. Reku. Ūdens sildītājs, tipā uz kā liek sildīt. Ejam, mums tu izkrūt. Jā, davai. Lokomotīvas iela. Nākamā
piepala, Ikšķila iela. Пацаны, чё, ой, бля, как дела, чё, бля? Тайсит металл, бля. Ладно, давай, я тебя жду. Ko tu šodien esi lietojis? Heroīnu. Pa kuru laiku mēs runājam, ka satiksimies tu nelietos? Nu, bļēt, es uztais. Tad, var nefilmēt? Nē, pēc tam izgriezīs. Okay. Nu, es vienkārši uztaisīšu vidu, ka es uztaisu. Nu, bļēt, es nevarēju nocīsties tik ilgi, nu. Gaidīt tev parīt ir tiesa? Zinu. Un kāds esi sagatavojies viņai? Es nosacīšu. Es izdarīšu visu, kas bija no manis atkarīgs. Nu, dabūju krustēlu līdz šitai te. Nu, lai dabūtu maznodrošinātās zīmes. No, tu viņu dabūji tālāk. Es vēl nedabūju krītā tikai dabonu. Un tik līdz dabonu uzreiz braucu uz narkoloģijas. Kur ir sarunās, kur ir pazīstamie, ja? Mazajās un šitanīs te likumīgajās nepieņems, ja? Daudzreiz, viss uz leju, lai neredz toks aizmugurēji, ja? Davai, es tā nostāšos, somē tā man. Karoče, režģis, 4 rati un uz viņiem, ja, var 100 kilograms, ja, vestais sevis, un ne? Nu, ļoti viegli pārvadāt. Nu, kur viņi tev ir tas režģis? Jādabū. Tu pats taisīs? Nu, jā. Pie iespējas. Я занят другим делом. Нет, не хочу. Сюда смотрим, смотрим. Mēs šeit, nu, esam atraduši pamestu māju, jā. Nu, tādā nosūrī klusā, kas jau sen nevienam nepieder. Tas kam tu pielikt priekšā? Nu, lai neredzētu jūs no tā teritorijas puses. Būs ideāli. Блядь. Uz to logu paskaties tur. Nu, tagad jau labāk. Būs visvairāk apgaismojumi. Tāda arī der? Dzels gabals, kāpēc ne, noderēs. Visu semestru kaudzē. Padruskai un savācās. Tā, labi. Mēs tagad tā, šito atstājam visu.
Pārējais man ir līdzi. Блядь, иногда, блядь, просто, ну, уже, блядь, не можешь. Просто приходишь домой, и у тебя просто, ну, вот от того, что ты каждый день, блядь, бегаешь, блядь, ебашишь, просто устаешь охуенно, ну, блядь, вообще, как бы, и морально, и физически просто как разбит, нахуй. Чувствуешь себя как пустой колодец, нахуй. Ну, блядь, я иногда, бывает, просто сяду, как бы, знаешь, в комнате один, ну, никого дома, просто сижу и, как бы, и молчу, блядь. И так минут 40, час, нахуй, потому что, ну, невозможно. Ты все время, блядь, бегаешь, ты все время, как бы, ну, блядь, ну, как бы, не то, что на стреме, но все время, как бы, стресс, нахуй. Все время, блядь, ты, блядь, смотришь, нахуй, по сторонам, чтобы никто за тобой, все время какие-то, ну, колпаки, все время движения туда-сюда, звонки, нахуй. Ну, блядь, это все просто тебя, блядь, уничтожает, нахуй. Единственное, блядь, что я начал, блядь, ну, спасаться, это героином. Как бы, если бы не героин, у меня просто кукушка уже давно бы отлетела. А так, как бы, ну, я героином, ну, поливаю сверху, и, ну, как бы он снимает. Я прям на ложке забодяжу. Обычно я, ну, это в контейнеры, как бы, все делаю, ну, вот в таких пакетиках. Просто у меня сейчас больше нет, ну, как бы, новых пакетиков, поэтому приходится в ложке. Ну и тем более у меня новая ложка. Вчера заплетал, сделал. Правильно человек помог, правильно. Tu gatavojies tiesai? Gatavojos tiesai. Līdz pēdējam, kā saka, nolietojos. Ko tu domā darīt, ja tev tomēr pažēlos tiesas un neieliks cietumā? Nu, vienalga rehabilitācija. Bet tu esi tam nobriedis to darīt? Jā, rehabilitācija ir pilnīgi noteikti. Varbūt tas ir tāpēc, tu tagad esi nobriedis, ka tev tagad draudz cietumos. Bet, ja es to nedarīšu, ja es to neievērošu, jā, tad man iesēdinās. Pirmkārtām, jā, tas man, un arī pats, es gribu, nu, jā, es gribu, lai man būtu tas iemesls piespiedu, kas mani piespiež to rehabilitāciju iesākt. Jo, kad iesākšu, es ticu, ka vismaz tur es centīšos, nu, es zināšu, man pateiks priekšā, kā censties, kā darīt. Ja. Nu, bet tu saki, tev vajag piespiež, bet tu vecumam tev tā kā nepiespiež, nestimulē to, tev žēl, viņa ir veca, tev viņai jāpalīdz. Tas nav tā kā stimuls nedarīt to. Nu, es daudz ko nedaru, to, ko es gribētu darīt. Kas tas būtu? Tas būtu ģimenes apzagšana, tas būtu no mājām visu iznešana, ko es sākumā darīju, kad, nu, pašā sākumā, kad sāku lietot tieši durstīties, nevis kamēr šņautu, bet tieši durstīties. Kad beidzās visi iespējami ienākumi, jā, haltūras darbi, jā, un bija jau visiem parādā un nebija no kā aizņemties, jā. Nu, un gaidīt nedēļu, kamēr pie tevis kāds atnāks, jā, ar narkotikām uzcienās, jā, nu, nevarēja, jā. Sākumā pazagu, jā, nu, sākās pirmās zakšanas, jā, kaut kādas, jā, tur kā izrautu mobīlo, kā kaut kādu, jā, tur, nu, tā, par to es visu pēc tam gan nokārtoju, jā, tur, tā, bet tas bija viss pēc tam. Nu, lūk, un pēc tam es vienkārši sāku no mājām visus nest ārā. Mammas atstātās vērtslietas, zeltlietas, tehniku. Nu, es nezinu, kā pareizi pasaka. Vai man ir, vai es viņiem esmu. Nē, nevarētu teikt, ka es viņiem esmu. Man viņi ir, jā, kas vēl projām nav aizmirsuši pa maniem. Tie ir cilvēki, ar ko es izmācījos kopā līdz 9. klasē, ar ko mēs kopā noteikti uzaugām. Nu, tusējāmies tur pirmās dīsenes, kaut kādas balītes, meitenes, dzēršanas, jā, nu tādas izprieces. Tie vienīgie cilvēki, kas par manīm nav aizmirsuši, jā. Uz tām pašām tiesām, jā, man tas bija vislielākais prieks un šoks un pārsteigums, jā, kad es ienācu pirmo reizi tiesā, jā, un es redzu, ka sēž, nu, jo lielākā daļa, nu, no tā paša laika draugiem, jā, novērsās tomēr no manīm.
Bet viņi, tie ir klases biedri tieši. Klases biedri un daži draugi, kas ar viņiem ir kopā, tā saka, sadraudzējušies mēs tādi. Neskatoties uz skolu, es viņus ļoti reti satieku un tā, bet man vienmēr ir prieks, patīkami, un man pēc viņu satikšanās ar viņiem, ir vēlme kaut kāda laboties, un, citreiz tas daļai drusku izdodās, dažreiz nē, bet pozitīvas emocijas un 14, 15, 16 gados katrā gadā man ir pa kādam Latvijas rekordam. Tu tajā tad jūties pārāks jau tad citiem? Jā. Es biju prātā, varētu teikt, ka, nobriedis, pieaudzis, jā. Sekundi. Ļoti firkšs nosaloši tēva augstumā. Tālāk. Kā mēs šalkām. Jā, bet es nezinu, kur man pazuda jebkāda veida raksturs, jā. Man tas vienkārši pazuda pēc mammas nāves. Tas nav iemesls, kāpēc es tā sāku, bet man pazuda vienkārši jebkāds iemesls, kur vēlme. Ko tu vispār varētu novēlēt citiem narkomaniem vai bērniem, jauniešiem? Ko ieteikt, neieteikt? Neprovējiet, nemēģiniet. Pat nevienu reizi. Lai būtu vēlākam. Jūs cik pulkstens? 4:08. Un šodien ir svētdienas diena, jā? Jā. Tad es došos uz šķirotās pusi. Ko tur? Nodošu metālu, apiešu tev likumu, šobrīd es to krāsni vairāk, nejaukšu. Apiešu tev vēl šo to savākšu no metāliem, jā? Un tad tev uz autobusu un uz šķirotavu nodošu metālu un uzreiz atzīmēšu uz šķirotos policijas iecirksnī, jo man ir 3 reizes nedēļā jāatzīmējas. Tas tā, lai nenospiežās, redzi? Nespiežās un nelīst ārā. Galu vēl tā uzmanīgāk. Stulbā kontrole un stulbās duņkas vecenis vēl ne tā ceļu pateica. Pat maznodrošinātajiem nevar ceļu pa brīvu, lai nokļūtu. Tev 1:20 līdz tiesai. Es zinu. Davai ejam ātrāk. Jā. Kur tā teici? Ej un saprot, es arī nezinu. Slimnīcas teritorijā. Jūs var teikt, ka man ir ģimenes ārsts, bet ar ko mums ir. Kāda jums teica adresi? Jums vajag narkologu konsultātu. Jā. Tā. Jā. Tu par iestādes nosaukums 3. stāvā, kāpēc tur ir narkoloģija. Jā? Lūdzu? Kurš ir pie Paulovas? Jūs? Jā. Cilvēkam stunda līdz tiesai, jūs varētu viņu palaist, lūdzu. Viņam pēc stundas jābūt tiesā. Viņam vajag izziņu dabūt, lai viņš kaut attiektu. Ja jums nav ekstrēmas gadījums. Jums jau arī noteikti nav visu dienu laika pareizi. Mums nav tiesa bijusi. Pēc jākam viss kārtībā. Vēl paldies. Viss pareizi. 40 minūtes forši. Ko tu salīdzēši šajā? Tā visu. Bet tu zināji, ka šeit ir tiesa. Bet es ārstējos, man ir sistēma, un es gribu tikt vaļā no viņas. Es teikšu, tāpēc arī nāku šajien. Nē, viņi man iedeva izziņu, jā. Ja netic, viņi piezvanīs. Tā ležam visi, paceļam šo tālāk. Visu. Tas nav tavs mēs? Nē, nav. Viņa grib, lai es būtu skaidrā, jā?
Bet es sēžu uz sistēmas, jā, es slims. Kas tā par sistēmu? Sistēma ir tas, ka tu organismus nepieļauj to, lai tu atteiktos no narkotikām. Tev ir jāpieķēdē pie raģitora bez mazliet. Labi zināšu. Pirms vakarā pieķēdēšos, nu un tad, un vienalga, varbūt es, un tad pat taisnēs, nezinu, jāved kaut kā uz šejienu bez mazliet, nu. Labi, es izdarīšu visu, lai noturētos un atnāktu skaidrā. Nu, un tas, ka tiešām Latvijas centrāls tirgus. Nu, dari. Nu, dari no centram, nu. Nu, dari, brauc. Kur jau? Balvielu, tur domā kaut kur. Nav. Centram. Ja, bet līdz centram. Līdz tirgu. Labdien, šeit Edijs Vitoļiņš. Es gribēju uzzināt tādu lietu, jā. Man tikai tagad atbrīvoja no konsultācijas no psihiatrijas un narkoloģijas centra, jā. Un es nokavēšu 15-20 minūtes. Vai ir iespējams kaut kā sarunāt ar jums, nu? Es jau ar mikriņu, ar ātrāk kaut kā var. Jā, nu, jau, nu, ir to ar noteikumu, ka es rīt būšu atpakaļ un tālāk. Lielas paldies. Tā, šoreiz nekāds to, ka ģiboņi tas viss neder. Es jau cipa tāds badričkom, cipa jau ārsts, jau skaidrā esmu. Kas nav patiesība. Kas ļoti slikti. Lexel fabrikā strādāju. Par parastāko krāvējs, preču pieņēmējs, jā. Jā. Cik ilgi nostrādāji? Kādu 7 mēnešus kaut kas tāds. Kāpēc es gāju prom? Nomira mamma. Es vienkārši nedomāju par darbu. Es vienkārši negāju, neinformēju viņus, neko uzliku, vienkārši mīksto, jā. Pagaidām, tātad satraukums ir vispār uz tiesu? Tagad? Jā, tāpēc, ka es saprotu, ka... Gadomā tā nav cerības? Tagad tu patiešām esi nobriedis ārstēties, vai tu vēl tikai ten tiesas tad? Esmu nobriedis, gan. Gribās? Gribās, jā. Un tas ir iemesls. Man tas ir tas vajadzīgais piespiedu iemesls, ka, Ja viņa nebūtu, tad tu neārstētos, ticamākais, jā? Ļoti lēni tas vilktos. Es tā aiziet, tad tā... Nē, es ietu. Jo es biju nolēms. Bet tas vilktos ļoti tā, gausi, zini. Tiesas zāle numur 356. Četrpadsmitos 00. Ātrāk, dod. Nopietni, vienkārši līdz Gokuļielais. Sāk strauji skriet, tas būtu ļoti neveselīgi. Vēl 10 minūtes pēc tiesai. 4 pieturs. Gan, varbūt kādu minūtu nopildu. Bet, diezgan laicīgi būs. Ko tev vajag iet? Nāk šeit. Lai nav galīgi, tomēr tiesa tāds, zini, lai nebūtu kā galīgs tā. Aļo, Šādi. Правильно съел.
Ne, uz to brīdi sakrita. Nu, nekas nav mainījies. Nekas ir. Tiesa vācās vai apvienojumi pārbaudīt EPS, vai jūs pieprasīsiet, vai pārbaudīt jums jau cits. Toreiz jau bija runa par bez. Bez, jā. Nu, jo es atzīstu savu vainu. Давайте, ребята. Давай. Jūs jau varat transportēt savu, jā? Jā, jūs jau mājā? Es vecumu aizvedīšu, viņai slikti nedaudz. Pēc tam es brīvs esmu. Ja ir vēl. Bet es vecumu no sākuma aizvedīšu, kurā? Labdien! Sveicināti! Lūdzu jums! Oi, paldies! Tā. Sēdzi, kur mēs varam aiziet? No, man ūdens. Jā. Kā iedzīvojies, kā ēdījam iet? Redzēt, ka ir viens īsti laimīgs kāds. Nogriezt. Jā. Kā jums šķiet, vai ēdījis izārsties? Viņam citas izejas nav. Vai nu vai? Vai jāiet bojā? Tikko viņš jau piedzima ar aktiņiem, mamma brauc man līdzi, ka es gāju skriet. Un jau no 3 gadu, tad jau viņš sāka, 100 metrus te stadionā. Viņam tā, viņš, kā mamma nomira, viņš tā kā bez rokām palika. Viņam tik bail no tā cietuma. Viņš saka, toreiz viņu gandrīz nosita. Man vajadzēja samaksāt, viņam prasīja, lai tikai viņam nosūt naudu. Vai jūs sūtījāt viņam? Kad pār 300 iedeva. Neieliks cietumā, jūs domājat, viņš turpinās lietot vai sāks normālu dzīvi? Ko var no viņa saprast? Raksturs viņam nav. Protams, mamma tur ir vainīga. Lai mamma piedod, bet viņa ir vainīga. Es kad viņš vai ne jau lielāks, teica, tu taču vai ne palīdzi, mēs dārzā aizbraucām tur, viņš brauc arī līdz viņš rāpjās pa kokiem, es saku, vai tad tev neērti nav, mamma strādā un tagad dārzā strādā, tu nevar palīdzēt mammai arī. Liec viņam mieru. Man bija, mamma uzdāvināja kulonu un gredzenu tādu, un to viņš paņēma ieķielai. Pēc tam es izpirku. Jūs izpirkāt, jā? Jā, man vienkārši žēl bija, bet... Ko viņš teica par to, kāpēc viņš to paņēma? Ko viņš man vajadzēja? Neko, viņš atvainojas, ko tas dod? Kādas narkotikas Edijs lieto? Vai es zinu? Viņš teica, tas jau 10 lati dozes maksā. Nekāds dārgās jau viņš nevarēja nopirkt, jo es naudu nedevu. Viņš bieži jums tā naudu prasa? Jau reizēm. Aizdod man līdz vakaram 5. No sākuma es šādi devu, man šoferim mums jāmaksā, lai šofers vestu tos dzelžus. Viņš kādreiz man atdeva, bet lielāko daļu jau neatdeva. Viņam jābūt tādam raksturam kā man. Vienalga kā, bet es to izdarīšu. Un kas visu šito te uztur to dzīvokli? Tikai es. Ar manu neatlaidību
Tikai mēs to mazturīgo statusu esam dabūjuši. Čau. Labāk izskatās. Cenšos. Labāk arī jūtos. Jā. Labāk nav bijis. Un kā uztraukums? Ir, protams. Kā būs, kas būs. Nav ne mazākās sajēgas. Gribas jau, lai dotu iespēju ārstēties tālāk, rehabilitāciju iziet. No, tev. Cik vēl tu rehabilitācijā palika iet? Nu, man šeit palika vēl 11 dienas. Un tad rehabilitācija vēl līdz pusgadam. Nu jāsās, super nezinu. Šobrīd jau salīdzinoši viegli. Kā pēc tā, saulē dzīvot. Bet vispār priecīgais, tomēr, ka esmu bijis tur jebkurā gadījumā. Briesmīgi. Tā no malas sev pasīties. Nevienam nenovēlu. Nevienam. Ielu dzīvē nav nekāds romantikas. No, kā tev plāni vispār tālāk iziet rehabilitāciju? Darbs. Un ko darīsi ar saviem draugiem, kuriem tikies? Man jau tikai klasbiedri ir draugi. Nu jā, bet tie cilvēciņi. Es jau pats esmu jau mainījies. Ko tur darīt ar viņiem? Principā jau ir no viņiem jāizvēlas. Ja tu pats negribēs, tad jau nevarēsi izvairīties. Ja gribēs, normāli. Kurā stāvā? Trešajā. Ja pats gribēs, tad jau arī viņi, nu kā saka, ja tu vienkārši pasaki, viņš čau, Džeki, čau tā. Skrienu katru dienu, katru otro tā. Kā nav grūti? Īstenībā nē, kā par brīnumu nē. Es daudz neskrienu, 3-4 kilometri, jā. Bet viegli, salīdzinoši viegli. Priekš tik īsas skaidrības laika. Nu, kā ir būt skaidram? Labi. Jūtos svaigs, labs, domājoši. Es atcerējies, ka māku rakstīt, domāt. Man liekas, ka labākā skolā domāju. Vēl gadu atpakaļ es nespēju iedomāties savu dzīvi savādāku. Man bija norakstījuši pilnīgi visi – paziņas, draugi, radi. Tā skaitā arī es pats. Ja es savā dzīvē varētu kaut ko mainīt, es nebūtu pamēģinājis pirmo reizi. Es esmu Edijs, un tā nav pasaka. Tas ir mans dzīves stāsts.